Sveiciens visiem! Es esmu Kristīna Dzenīte, 3 dēlu mamma, un šovakar mums ir ļoti nozīmīga sabiedrībai tēma, kas ir bērna līdzdalība, un par to mēs parunāsim kopā ar Ako Kārli Cekuli, kas ir Bērnu aizsardzības centra bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktors. Sveika! Un paralēli ierakstam mēs esam arī Instagram tiešraidē, tā ka komunicēsim ne tikai ar jums, bet arī ar mūsu skatītājiem Instagramā. Var iepazīstināt ar sevi, varbūt ko tieši tu dari? Tu jau visus skudros amatu nosaukums pateici, bet kas ir man realitāte? Realitāte es vadu bērnu pusauģu uzticības tālruni, kas īstenībā ir vieta, kur mēs iegūstam visu Latvijas bērnu tādu viedokli, tiešo formu un veidu. Un tur bieži vien zvana bērni, kuriem nav kāds pieaugušais, ar ko parunāties. Un tas nevienmēr ir sliktos brīžos. Dažreiz arī bērni piezvanā ar pozitīvām ziņām, jo viņiem kādam gribas izstāstīt. Bet bieži vien tas ir tādos reālos krīzes gadījumos. Un diemžēl vēl joprojām mums ir daudz Latvijā bērnu, kuriem nav pieaugušais, kuram viņš var pastāstīt, kuram viņš var uzticēties. Jautājums, kur tā uzticība ir pazudusi no bērna puses, vai ne? Bet, jā, tā ir viena sadaļa. Vēl ir nodaļa, kur es vadu, ir vardarbības intervences nodaļa, kur mēs vadam smagus vardarbības gadījumus izglītības iestādēs, lai patiešām visa sistēma būtu droša bērnam tālākajās mācību gaitās. Jā, es pierakstu par to uzticības tālruni. Tādā ziņā, tā kā tu tad esi principā informēts par visu kopējo ainu. Ja, piemēram, manā tādā savā burbulī, tas uzskats tiešām ir aplams, un man šķiet, ka par laimi visas ģimenes, ar ko mēs esam saskarsmē, visiem bērniem ir iespēja izteikties un atrast atbalstu pie saviem vecākiem, gan labos brīžos meklēt atbalstu, gan netik labos padalīties, ja ir kādas problēmas skolā, bet patiesībā daudziem tā nemaz nav. Tā patiešām nav, un tādās bieži vien tas uzreiz iet runa par tādu, domājam, ka tas ir par kaut kādiem lieliem uzdevumiem, par lieliem dzīves lēmumiem, bet mēs saredzam tās kļūdas vecāku darbībās bieži vien uz tām mazajām lietām. Piemēram, uz vasaras nometnēm, cik daudz mēs bērniem pajautājam, kas ir tā nometne, kur tu gribi apmeklēt. Man nesen bija saruna ar labu draudzeni, kur ir eksperts bērnu līdzdalības jautājumos. Viņa man tāda saka, ka viņa ir mācījusi, un tad viņa ar savu pirmdzimto aizgāja pie viena speciālista, un tas speciālists jautā, vai tu uzklaus bērnu viedokli, zīdaiņu viedokli par to, kādas zeķes viņš grib vilkt. Zīdaiņu. un viņi skatās uz viņu, saka, kas tas pa jautājumu, bet tā jau ir tā vieta, kur mēs veicinam un domājam par to, kā tam bērnam radīt to sajūtu, ka viņa viedoklim ir nozīme. Un arī mēs sev iestāstam to, ka mums nav jāizlem bērnu vietā, jo viņš arī ir kaut kādu veidu formām, arī zīdainim. Zīdainis var parādīt kaut kādas savas preferences. Tās var būt netīšas, bet tās var arī būt tīšas. Jo tajā brīdī mēs abi mācāmies, ka bērns labāk zina nekā mēs paši. Un mums arī ir īpaši par apģērbu. Mums gribās, lai bērns izskatās kaut kā viena un konkrēta formā. Jautājums, ko tas bērns vēlās. Jo tajā brīdī mēs, protams, domājam par to, vai bērns atbildīs formātam, vai bērns uz skolu neiet vienkārši tikai apakšbiksēs, kaut kā viņš grib iet apakšbiksēs tikai. Tur ir jāieslēdz mūsu tā domāšana, vai ne? Kad mums normas tomēr ir jāievēro. Jā. Bet vai patiešām, ja bērns grib vilkt visu spilgtu rozā, vai mums ir jāizliedz viņam tikai tāpēc, ka tas neatbilst kaut kādām sabiedriskām normām? Nē, ir jājautā bērnam, un īpaši ir jājautā bērnam jau pērkot drēbes, un to var darīt jau no ļoti agra vecuma. Jo bērns var izteikt viedokli ne tikai runājot. Kā jau es teicu, arī zīdainis, viņš jau izsaka savu viedokli. Un jautājums, vai mēs esam spējīgi to dzirdēt un uztvert kā reālu viedokli. Es esmu 3 dēlu mamma, un man ir ar ko salīdzināt. Un audzinot pirmos bērnus, jo tie bija 2 reizēdi viņi, un tagad 3. bērnu, es manu atšķirības, protams, arī bērnos un viņu personībās. Viņi ir pilnīgi atšķirīgi, bet arī sevi kā mammā, jo pieredzīta ir uzkrāta. Un kā tu minēji, par to apģērbu izvēli, mums ir tā, ka mēs esam gājuši pat pa Bankokas ielām, un dēli gāja supervaroņu tērpos, jo viņi vienkārši gribēja. Bija ellīgi karsts, tie supervaroņu tērpi ir neelpojoši, bet viņi gribēja. Un es teicu, labi,
ejiet, ja jūs tā gribat. Un viņi bija tik laimīgi, un mēs ar vīru tādu. Lai izbauda. Nu, kad viņi vēl ies super, viņu varoņu tērpos pa ielām. 30 gados varbūt netik brīvi, bet 5 gados kāpēc nē? Bet zini, cerams, ka arī 30 gados. Tā kā, varbūt tas arī formēs viņu pārliecību par to, ka viņi arī 30 gados var justies jautri arī caur apģērbu. Nu, tā kā tas tiešām ir tāds sīkums, bet atgriežoties pie mūsu pieredzes, kā tev bērnībā bija? Tev ļāva izpausties ar viedokli, vai tomēr tas bija tajā klasiskajā? Es domāju, ka kaut kādā formā noteikti. Jo bija noteikti kaut kādi brīži, kur man jautāja. Bet tajā pašā laikā es kaut kad nesen tieši skatījāmies ar vecākiem video un bildes, un es skatos, ka man visu laiku ir sarkans apģērbs. Atkal par apģērbu. Un es atceros, ka mamma tieši teica, man patīk sarkana krāsa, tev labi izstāst, tu vilks. Un es atceros, ka man kā bērnam galīgi nepatika. Un arī es domāju par to, kā es pavadīju vasaras laiku pie vecvecākiem. Beigās jau man patika, bet es atceros, ka man bija sajūta, ka lūdzu nevediet mani tur. Un protams, es jau tā neatceros jautājumus vai sarunas, bet man ir pārdomas, vai man jautāja. Es domāju, ka bija daudzas lietas, kur vienkārši bija. Pieņem to. Un kā tev pašai? Es iepriekš, kad mēs runājām aizkadrā sarunā, es jau teicu, ka man no bērnības patiesībā ir tādas ļoti maz atmiņas. Tur arī ir savi iemesli, protams, bet man šķiet, cik es sevi atceros, man ļāva izpausties. Nu, tā kā nebija daudz, nebija tādas biežas reizes, kad mēs gājām uz veikaliem. Nu, ja mēs gājām kaut kur, tas bija tirgus. Un man ļāva izvēlēties, ko es pati gribēju. Man nebija tāds, ka, nē, šito nē, tas ir nesmuks vai cita krāsa. Man ļāva izpausties. Es pārvarīšu kā ar citām lietām, kā ar pulciņiem. Tu gāji kādā pulciņā? Mani vispār nekur nespieda. Es pati, kur atradu, man bija diezgan brīvs. Jā, ļoti labi. Man bija viss riktīgi brīvi. Es varēju pati darīt visu, ko es brīnos, ka es esmu izaugusi daudz sakarīgs cilvēks. Man ļāva darīt, ko es gribu. Jo es augu šķirtā ģimenē un pārsvarā pie vecvecākiem. Un, kā jau vecvecāki lutināja to mazmeitiņu, es biju vienīgā mazmeita. Tajā laikā vēl, un pašai vecmamai bija dēli tikai, tad es biju tā vienīgā meitenīte. Man ļāva visu tādā ziņā, iespēju robežās, bet es pati atradu, kur es gribu iet hobijā, kādām tur es arī paliku. Un par šo man arī ir tāda, kā mammai, jau tagad tādi bišķīti pārmetumi bija man, jo mēs diezgan agri gribējām iebīdīt bērnus sportā. Un viņi negribēja. Viņi nevarēja vienkārši būt tajās nodarbībās. Viņiem gribējās skraidīt, un tā kā viņi ir 2, tad tā ir tāda diezgan spēcīga komanda. Un, mums gāja izaicinoši, un tad es domāju, kur ir tā robeža, kad viņi vienkārši pasaka, es negribu, un man tāds, labi, lai ir. Vai arī tomēr mācīja disciplīnu, ka sports ir sports, un tur tev ir jāklausa treneris. Es īstenībā tieši par šo domāju. Es atceros savu bērnības atmiņu par to, ka man vecāki ir teicis, tu izvēlies, vai tu gribi vai negribi. Un es domāju, ka man būtu, un es negāju. Un man būtu noderējis stingrāks robežas šajos jautājumos. Un tas, ko bieži vien vecāki jauc, ir līdzdalība, nav visatļautība. Ir kaut kādas lietas, kas ir jādara. Ir par savu ķermeni jārūpējas. Tā varbūt nav diskusija mūsu ģimenē. Kas var būt diskusija, ir, kur tev ir jāiet sportā, paskaties, kur es esmu atradis vairākus sporta treniņus, varam aiziet paskatīties, kuru tu gribi izvēlēties. Tādā formā iedot bērnam to izvēles brīvību. Varbūt nevis par to, vai mēs to darām, vai mēs to nedarām, bet kā mēs to darām. Lielisks piemērs ir ar brokastīm. Ja tu pajautās, ko tieši bērns gribēs brokastīs, tas varbūt būs burgeris vai čipši, kas nav izcili, un to mēs nevaram ikdienā pieļaut. Bet ja mēs pajautājam, hei, ko tu šorīt gribi, rīsu putru vai auzu putru, bērns tāpat var izvēlēties, bet tādā saprāta robežā. Perfekti. Man vispār sev izcēla līdzdalība, nav visatļautība. Man šķiet, tas ir tāds viens no atslēgas teikumiem, ko paņemt no šīs sarunas, jau pat pašā sākumā. Ja tas ir tas, ko es arī daudz sadzirdu ar vecākiem, kad šo stāstu es redzu, kā acis bolās. Un es saku, protams, tie bērni jau var visu. Nē, mūsu robeža tāpat ir ļoti stingri jāuzstāda. Ar to līdzdalību mēs radam bērnam ideju par to, ka viņš var ietekmēt savu dzīvi. Jo ir pētījumi, kas pierāda, ka īstenībā
tie bērni, kuriem ir vairāk šī līdzdalības aspekta veicināti, viņiem ir lielākā iespēja, ka viņi nenokļūs vardarbīgās attiecībās, kas man tā šķiet ir baigi svarīgi, un mēs to vēlamies visiem saviem bērniem. Jo tur tā korelācija ir ļoti, ļoti saprotama, vai ne? Mēs iedodam bērnam ideju par to, ka viņš var risināt to, kas viņam notiek dzīvē. Bet ja mēs pielēmjam visus bērnu lēmumus, tad viņš ir pieredzējis, ka kāds cits izlem viņa vietā. Un tas var ļoti ātri aizvest bērnu pie līdzkarīgām attiecībām un vispār pie vardarbīgas formas attiecībām. Un šķiet kā tikai sīkums, vai ne? Šī lēmuma pieņemšana, tu vēlies zilas bikses vai sarkanas uzvilkt, bet beigās tas augot personībai var ļoti daudz ko mainīt. Jā, es nebiju par to aizdomājusies. Bet no savas pieredzes es arī ļoti jūtu, mūsu 3. bērns mūs arī audzina. Un, viņš arī konkrēti vienkārši savos 3 gados, viņš arī konkrēti pasaka, nē, šīs botas es nevilkšu, vilkšu tikai tās. Jā. Un viss. Un, caur manu tādu, nē, šī šobrīd nav smukākais variants, ko es gribētu, lai tu uzvilktu, bet viņš audzina arī mūs, un mēs cenšamies vienkārši to pieņemt. Tā ka katrs bērns iet arī ar savu tādu mācību. Man ir krustdēls, kuram ir 3, un pirmdien tieši man viņu vajadzēja pieskrīt, un viņš ir puika ar ļoti konkrētu viedokli. Un viņš dara to, ko pamēģina iestāstīt kaut kas līdzīgs varētu būt. Un es tieši arī skatījos no profesionālās puses, kā viņam iet, un mēs gājām kopā uz bērnu laukumu. Viņam bija vairāk punktu, ko viņš pateica, ka viņš vairāk neies. Jā. Un es tieši domāju, es varēju viņam uzspiest teikt, nē, tu iesi, jo tā ir mana izvēle. Vai arī viņu atgriezt teikt, tu gribēji uz bērnu laukumu, viņi tev tagad ir jāiet. Jā. Un tad mēs apstājāmies kopā ar viņu runājām un parunājām par to. Un viņš pats izgāja cauri tam savām emocijām, kāpēc viņš grib apstāties, kāpēc viņš negrib iet uz priekšu. Viņš saprata, kādas ir opcijas, kādi ir varianti, kopā mēs izrunājām un tad gājām tālāk, kas ir normāli un saprotami. Un skaidrs, ka bērni mainīs viedokli, viņi paši nesapratīs, kāpēc viņi grib vai negrib. Viņiem vēl nav tāda veida smadzeņu attīstība izveidojusies. Racionāla domāšana vēl nāks pēc ilgāka laika, mēs īpaši runājam par 3-gadnieku, vai ne? Mūsu uzdevums ir vest to bērnu cauri procesam, un tas var būt haotiski, un tas var būt ļoti apnicīgi. Un tas var iet uz augšu un leju un domāt, kā mēs beidzot esam nonākuši pie tā, ka tu gribi šo te Paw Patrols dzimšanas ballīti, bet pienāk ballīti, un tas bērns raud un saka, nē, viņš gribēja Peppa Pig. Viņš sēd un domā, kāpēc es par jautāju, vai ne? Un arī tas ir ļoti saprotams no vecāku puses. Tam visam iet līdzi ir grūti, bet arī ir normāli, ka bērns viļās. Un mēs nevaram no viņa sagaidīt, ka viņš būs stingrs un noteikti savos viedokļos. Bet mēs paliekam pie tā, ka mēs esam īstenībā viņam parādījuši to, ka viņa teiktais var īstenoties un ka mēs viņai ieklausāmies. Un mēs arī parādām to, ka mēs, kā lai to pasaka, visu laiku neskaram pēc viņas tabulas, ka tu tagad pēkšņi gribi to Peppa Pig ballīt, un tad es izmetu visas iepriekšējās kaut kādas dekorācijas, un tagad ielieku tās, kuras tu gribi, lai tas bērns arī redz, ka tā kā ne, tu esi izvēlējies. Jā, arī, bet caur tādu patīkamu procesu, tādu mācību. Bet, kā jau minējām, tad vecākiem arī šis viss bērnu audzināšanas un vecākošanas periods ir liela atbildība vienkārši pieņemt tās mācības, lai nav tikai, es pateicu un viss, jo mēs visi šobrīd, man šeit esam ar plašāk pieejamu informāciju, ar ļoti daudz literatūras, ko varam lasīt un mācīties, vienkārši darīt labāko, ko mēs varam kā vecāki. Bet man par to uzticības tālruni, varbūt tu vari izcelt kaut kādas konkrētas tēmas, kas visbiežāk ienāk. Man pašai vienkārši kā mammai ir interesanti, lai es zinu, kam arī varbūt pievērst uzmanību jau tuvā nākotnē, jo mūsdienās bērni laikam pieaug tomēr nedaudz ātrāk. Īstenībā galvenais jautājums, ar ko jaunieši zvana, tāda galvenā prioritāte ir attiecību jautājumi, attiecību problēmas. Un attiecības šeit mēs runājam, pat romantiskās nav galvenās. Šeit ir bieži vien konflikti ģimenēs, un daudz bērniem ir neizpratne par vecāku audzināšanas metodēm un formām. Īstenībā atgriežoties pie mūsu šodienas temata, vai ne? Bieži vien bērniem nav izstāstīts, kāpēc ir tādi lēmumi vai tādi likumi mājās, un viņi neizprot, un viņi jūtās ļoti apspiesti, un viņi jūtas ļoti, ka viņi nevar ietekmēt procesus. Piedod, ka iejaukšos, bet tas nozīmē, ka vienkārši vecāki neizskaidro. Tā kā tie lēmumi var būt pareizi, bet vienkārši netiek izskaidrots.
Jo bieži vien mēs neuzsveram bērnu kā tādu, kas ir daļa no sarunas. Un mums šķiet, ka mēs pieaugušie domājam par mūsu finansēm, kur mēs brauksim tajā ceļojumā, kas ir dārgāk, kas nav dārgāk. Bet bērns jau var grib saprast, kāpēc ir lēmums braukt uz to valstu, kur viņš negrib braukt. Lai ir tā sadaļa vai ne, lai ir tā saruna. Un īstenībā tāda liela korelācija un ļoti daudz zvan ne tikai mūsu tālrunī, bet vispār Eiropas tālruņos kā tādos ir ļoti paaugstinājušies pašnāvības zvani un pārdarības zvani nepilngadīgo. Un mēs šo īstenībā velkam ļoti kopā ar šo te, ka mēs skatāmies vispār globāli. Jaunietim un bērnam ir ļoti maz tas ietekmes vieta un zona. Un tīpaši tādā globālos jautājumos notiek karš, notiek pandēmija, kas īstenībā vēl projām bērniem ir diezgan liels sekas, vēl projām redzams, kaut vai mums jau šķiet, cik sen tas bija, bet bērnu psihē tur vēl projām ir tās atmiņas par to, ka viņi nevarēja ietekmēt neko. Un tas ir par to globālo pasauli, kas mūs visus ietekmē, vai ne tā sajūta, ko mēs vispār varam izdarīt ar visu klimata krīzi un vēl visu pārējo. Bet bērnam tā tad ir tā lielāka pasaule, kas vienkārši brūk kopā, un viņš tur nevar nekādā formā ietekmēt. Tad ir valsts jautājumi, kur noteikti ģimene saka, viss cik slikti mums valstī, viņam ir sajūta, ka arī valstī viss ir slikti. Tad ir pagasta jautājums, tad ir skolā, kur notiek kaut kādi jautājumi, kur arī viņam šķiet, ka viņš nevar ietekmēt. Un tad viņš atgriežas pie tās savas ģimenes un varbūt pats pie šāvas tās ikdienas. Un ja viņš tur arī nevar ietekmēt, tad es rada tādu milzīgu vienkārši tādu melnu vilni virsū, ka nekas jau, neko es nevaru ietekmēt šajā dzīvē un pasaulē. Un tas bērniem patiešām rada ļoti lielus riskus uz pašnāvības jautājumiem. Un to mēs redzam vairāk un vairāk, jo tie ir globāli jautājumi. Tāpēc mums ir jādomā, kā mēs tajā savā mājā, vismaz mazajā burbulī, vai ne? Mazajā burbulī. Jo arī mums pašiem taču ir sajūta dažreiz, kā šis to vispār var ietekmēt, to, kas notiek pasaulē, vai ne? Un tā bezcerības sajūta arī man ik pa brīdim ienāk iekšā, kur nu vēl bērnam, vai ne? Jā. Tas ir par to runāšanu, jā. Tas ir tas, kas mums ir jādara, un liela atbildība arī kā vecākiem vienkārši runāt un skaidrot, kāpēc viņam tā trauku mazgājamā mašīna katru vakaru ir jāizvāc. Jā, un kāds ir ieguvums viņam pašam, vai ne? Jo viņam ir. Viņam noteikti negribās ēst no netīriem traukiem. Jā, vai ne? Un vienkārši tāds mazs paskaidrojums, kāpēc var daudz ko mainīt. Un arī bieži vien runāju par vecāku atbildībām, es pilnīgi iedomājos otru pusi tos vecākus, kas acis jau rulē augšā un no cik var man būt tās atbildības. Un es to varu saprast, jo arī no vecāku tāda bērnu līdzdalība prasa krietni vairāk. Ir vienkāršāk pateikt, nē, mēs darīsim tā un punkts. Tas ir ātrāk, vai ne? Jā, precīzi. Un es varu iedomāties, ka vecāks, kurš visu dienu ir strādājis, ir tīpaši abi divi vecāki strādā. Viņš atnāk mājās, viņam mājās ir jau 2 stundas ar bērniem, kur ir jāpaspēj paēst, nomazgāties, saģērbties nākamajai dienai. Viss ir ļoti limitēts. Viņam vēl skolu izmācīties. Jā, viss ir ļoti limitēts, vai ne? Un es varu saprast, ka vecāks domā par to, kā to ātrāk izdarīt. Un bērnu līdzdalība prasa laiku. Bet tas, ko mēs esam redzējuši un pamanījuši, ka tā preventīvi jau ar bērnu vienkārši runājot un sarunājoties, bērni īstenībā ir krietni sadarbīgāki. Ja viņi redz to, ka viņu viedoklī tiek klausīties un viņiem paskaidro, kuros brīžos tas viedoklis netiek ņemts vērā, viņi krietni vairāk uzticās vecākam un vecāku lēmumiem. Un ja vecāks izskaidro, kāpēc viņi ēdīs šeit to un to, un tad, un kāpēc vecākam ir nepieciešama palīdzība ar to trauku mazgāšanu, jo viņam arī visu, viņam arī man tā šķiet ir jābeidz bērnam radīt ilūziju par to, ka vecāks ir visu varošs. Vecākam arī ir īstenībā svarīgi parādīt, ka es esmu noguris šobrīd. Man ir ļoti grūti, jo darbā, un nelikt atbildību vainu uz bērnu, bet vienkārši arī bērnam parādīt, ka arī mēs esam cilvēki. Jo mēs esam, vai ne? Un dienas ir smagas un grūtas, un svarīgi ir bērnam arī pateikt, ka es esmu noguris. Man šobrīd ir vajadzīgs 5 minūtes, varbūt tu gribi arī 5 minūtes apsēsties, un tad mēs kopā varam iet izdarīt to lietu, kas ir jāizdara. Atkal vienkārši tāds mazs paskaidrojums par sajūtām. Mēs arī esam runājuši ar psihologiem un pat esmu tikusi līdz pat terapijai. Pēc pirmajiem bērniem viss kaut kam ir iets cauri. Un es varu apstiprināt, ka tas skaidrojums un pat tik maziņam kā viengadniekam nenormāli strādā. Es tā redzu atšķirību starp, kā es saku, pirmie bērni ir tāds, tā teikt, smagāks treniņš, un es būtu gribējis daudz ko darīt citādāk.
bet tagad ar 3. es ļoti redzu to atšķirību, cik daudz dot, paskaidrošana un izvēles došana. Tas nenormāli daudz dot. Un es vēl gribu pielikt 3., kas ir būšana blakus. Jā. Vai ne? Man taču arī bērniem tas ir ļoti svarīgi, ka neatstāt viņu vienu arī tajās izvēles. Ar tām emocijām. Ar emocijām un ar tām izvēlēm. Īstenībā jau arī pieaugušiem mums ir grūti izvēlēties. Un bērnam dažreiz ir tā, tev tagad jāizvēlas. Tas bērns var justies ļoti vientuļš. Un ar to sarunu, ar to blakus būšanu, ar kopā būšanu, teikt, tā mēs kopā varam šo izdarīt. Tu neatstāj viņu vienu, un tad viņam ir krietni vieglāk arī. Jo kaut vai tas bērns grib būt autonoms. Viņš arī īstenībā parāda to, ka ir brīži, kur viņš viens pats to nevar izdarīt. Un tas ir normāli, tas viņam ir vecumam ļoti atbilstoši. Jā, un parādīt vienkārši, kad var prasīt palīdzību. Man šķiet, īpaši mūsu paaudzei ir tas, ka es visu pats, es neprasīšu palīdzību, un beigās notiek izdegšana, nedod Dievs depresija, tikai tāpēc, ka tu neesi iemācīts vai tev nav parādīts, ka ir labi prasīt palīdzību, ka ir normāli nevarēt vienam pašam to visu izdarīt. Jā. Un tikai caur to piemēru mēs arī bērniem varam šo visu iemācīt, jo citādāk, kā vēl citādāk? Nekādi. Skaidrs, bērni ir vienkārši spogulis, vai ne? Jā. Un viņi nebeidz būt spogulis nevienā brīdī. Jo bieži vien vecāki par šo tām lietām, kur mēs runājam, tās 3 lietas, kas ir jādara, līdz kaut kādam vecumam, ir īpaši to būšanu blakus un uzliek. Un tad ir kaut kādi 14 gadi, un tad skatās, tu jau esi liels, tev jau pašam tas ir jāizlem. Bet īstenībā 9. klase beidzot, tam bērnam jādomā pēkšņi visu, ko viņš tagad grib darīt ar dzīvi. Tas ir nenormāli milzīgs jautājums. Vai tu zini atbildi uz šo jautājumu? Es nezināju. Es turpināju iet tālāk uz 10. klasi, jo es nezināju. Man nebija un starp citu, es nevainoju savus vecākus nekādīgi, un es zinu, ka pilnīgi mēs visi. Un tagad es jau kā mamma apzinos, ka arī mani vecāki darīja labāko, ko varēja un mācēja tajā brīdī. Tie bija pilnīgi citi laiki, bet es būtu arī gribējusi tādu ievirzi ar padomu. Man tas būtu bijis ļoti, ļoti palīdzējis. Bet atkal mēs šobrīd varam no tā visa mācīties, ko paši esam pieredzējuši un darīt nedaudz citādāk. Jo arī īstenībā vidusskolu beidzot, man ar tur nebija skaidra vispār virziena, un tie ir tik milzīgi lēmumi. Vecāks, kas ir klātesošs tajā brīdī, var spēlēt nenormāli svarīgu lomu. Un varbūt tas bērns arī neatradīs un ies vienā un arī ies otrā, bet tas, ka tas vecāks bija klātesošs, iedos viņam ļoti lielu drošības sajūtu un tādu apstiprinājumu tam, ka viņš var mēģināt. Jā. Un drīkst kļūdīties. Izrādās drīkst. Jā. Tas ir mācības, kuras nevajag tikai maziem bērniem vai pusaudžiem. Arī mums, kā pieaugušiem, vajag ik brīdim atgādināt, it īpaši arī vecākiem vajag atgādināt, ka drīkst kļūdīties. Protams, tā kā mums nevienam nav iedots, kā šo izdarīt. Jā, man arī caur sportu man bieži vien jāparāda bērniem, ka es esmu atkal cilvēks joprojām sportā, spēlēju joprojām handbolu, un mani dēli šobrīd basketbolā, un tad es redzu, kā viņi pārdzīvo, ka viņiem nav sanācis. Un es vienkārši arī viņiem pat video parādu, kā es arī metu garām vārtiem. Un parādu viņiem, cik es mēdzu ļoti slikti izskatīties bildēs, jo viņiem arī bija turnīriņš, viņi ieraudzīja sevi bildēs. Es redzu, ka viņi ir vīlušies, ka viņi šādi izskatās. Es redzu, paskatieties, kā jums mamma izskatās, un arī parādu kādu savu tādu neīpaši izdevušos bildi. Un viņi saprot, ka tas ir normāli, un tā sevis pieņemšana, nevis, ka tikai man ir jātrāpa vienmēr grozā, man vienmēr ir jāver, man vienmēr visam ir jāsanāk. Un caur savu piemēru vienkārši rādīt, ka pilnīgi mēs visi, pat mēs vecie, varam kļūdīties un varam būt pilnīgi dažādi. Bet atgriežoties pie līdzdalības, kā iesaistīt bērnu ikdienas lēmumos, tādi pāris punkti, ko mēs varētu nodot tālāk. Man patiešām šķiet, ka mēs esam ļoti smuki jau kaut kāds punkts ieviesuši. Tas, kas man galvā ienāk, tā kā mēs esam pārnējuši to ģimenes pusi, kas ir ļoti svarīgi, un runājam par to, cik svarīgi ir bērnā ieklausīties, dot viņam izvēli, bet tomēr arī uzturēt tos robežas un rāmus, un tādu reāli ieviest saprātu tajos lēmumos, vai ne? Svarīgi īstenībā kā vecākam arī skatīties, vai izglītības iestādēs arī tiek šis ievērots. Tā ir cita tēma, bet īstenībā vecākiem arī svarīgi tomēr skatīties, vai pedagogi jautā bērniem, jo tur īstenībā arī ir daudz lēmumu, un tur ir tie lēmumi grupā, kas bērnam iedod vēl lielāku vispār sapratni un domu par to, vai viņa balsi ir nozīme.
Jo ģimenē tas varbūt tas ir svarīgi, ka viņš to dzird, bet starp vienaudžiem ir vēl svarīgāk. Jo mēs zinām, ka nav svarīgāk cilvēki kā vienaudzes bērnam, vai ne? Mēs pieaugušie varam iet ieskrieties. Tāpēc ir ļoti svarīgi skatīties, vai tad, kad tiek izvēlēts ekskursijas, Ziemassvētku pasākumu formāts, vai ir pajautāts tiem bērniem. Labi, jūs pajautājat mums vecākiem forši, vai jūs bērniem pajautājat, ko viņi grib. Mēs kā vecāki vienkārši tajā brīdī varam izrunāt, vai skolā tas ir aprunāts. Vai arī piedalīties vecāku sapulcēs, tā kā pateikt, hei, mans bērns teica, ka varētu šokolādes kūku. Ko jūsu bērni teica? Arī no šīs puses, arī tur veicināt, arī citās vidēs. Parunāt varbūt ar vecvecākiem par to, kā viņi to var izdarīt, jo tie vecvecāki bieži vien ir tie, kas nelīdz galam izprot un domā par to līdzdalību kā kaut ko tādu, kas ir visatļautība. Jā, precīzi. Bet mūsu bērni pavada laiku pie viņiem, vai ne? Un ir svarīgi arī, ka tur tajā vidē nav pēkšņi pilnīgi citi noteikumi, un pēkšņi tur viņa viedoklim nav nozīmes. Jo tāda veida pieredzes var baigi iedragāt to bērnu. Arī varbūt vienas tās reizes, kur viņam pasaka, nē, tavam viedoklim nav jēgas, var baigi viņu sāpināt. Jā, atkal atgriežamies pie runāt. Un runāt arī ar citiem, kuri pavada laiku ar bērniem, vai ne? Jā, jo mums šķiet, ka mēs mājās varbūt izdaram visu, varbūt ne perfekti, bet cenšamies darīt labāko, bet tāpat laikā ir vēl citas vides, kurās bērns saskarās ar pieaugušajiem, un tad vienkārši izprast, vai sakrīt tās metodes, vai ne? Jā, tas ir svarīgi. Jā, un tad mēs tā pamazītām nonākam pie ļoti skaļa jautājuma, vai vecākiem vienmēr ir taisnība? Noteikti. Es atbildēšu noteikti nē. Kā jau mēs ar tevi runājām, tad vecākam varētu būt šī saprātīgā doma un perspektīva. Bet tajā pašā laikā bērns varētu zināt labāk. Viņš varētu zināt labāk par to, kā viņš jūtās, par to, ko viņš grib no dzīves. Un vecāks skatās no tādas racionālas, un īstenībā tādas mums bieži vien ir krietni sarežģītāk un jau tāda sabojāta domāšana. Bērns skatās tīri un formāli uz lietām, un neformāli, tieši neformāli viņš skatās. Un viņš varbūt pat krietni labāk redz risinājumu nekā mēs, jo mēs uzreiz skatāmies, kā tas ietekmēs to, kāds ietekmēs šito, un tad mēs jau esam uztaisījuši pārāk lielu. Angliski perfekts vārds ir tas overthinking. Latviski pārdomāt neizklausās tik, bet tas overthinking ir tā kā precīzi mūsu. Un tas ir krietni vairāk raksturīgs vecākiem nekā bērniem. Atcerēt, un tur ir tas atkal būt saudzīgam pašam pret sevi. Mēs varam nezināt pareizi, mēs varam kļūdīties, un mēs varam dažreiz arī izdarīt netīšām pāri tam bērnam. Svarīgi ir tas, ka mēs paši zinām, kā mēs tālāk rīkojamies un kā to bērnu līdzdalību veidot ikdienā. Nevis tikai domāt par to, nē, es neesmu izdarījis šo, es bērnam varētu pajautāt to. Tā kā tur var aiziet atkal tie pārdomāšanā, izmantosim varbūt šo vārdu, bet pajautā bērnam. Pajautā bērnam, tas ir tik vienkārši. Vienkārša saruna. Jā. Tā arī tā pusstunda ir aizlidojusi, un man šķiet, mēs perfekti pieskārāmies visam svarīgākajam, bet šeit varētu ilgi runāt. Ja likās sākumā, pusstunda mums pietiks, bet patiesībā man tiešām vēl būtu daudz jautājumu, kas varētu interesēt arī pārējos skatītājus, kas ir šobrīd ar mums. Bet tas, ko es konkrēti gribētu izcelt, ir tā līdzdalība nav visatļautība. Un atcerēties, ka pat viengadniekam pajautājot un dodot iespēju izvēlēties, tas ieliek tādus skaistus pamatus, kas nākotnē krietni vairāk noderēs. Pamats arī mūsu kā vecāku domāšanā, vai ne? Mūsu kā vecāku un pēc tam jau mūsu pašu pieaugušu bērnu. Tas arī šodienai viss. Paldies atkal Kārlim. Paldies par šo sarunu. Gan man bija atziņas, ko paņemt sev, un es domāju, ka pilnībā katram, kurš ir iesaistīts bērnu ikdienā, tas būs ļoti vērtīgi.